Apsveic ar uzvaru pēdējā metienu vingrinājumā. Bieži sanāk tā? Ja godīgi, tad pēdējā laikā es esmu izcēlis kaut ko tā kā baigi forši. Tev būs pirmais lielais fināla turnīrs izlases rindās. Tu parasti esi džeks, kurš nebaidās no spožām gaismām, no lielām skatuvēm. Kā ir šodien? Jūt kaut kādu mandrāžiņu, stresu nedaudz? Īpaši ņemot vērā, ka tas ir savās mājās. Ja godīgi, tad nē. Ir tāds, tieši otrādi ir tāds patīkams, es negribu teikt atvieglojums, bet kad beidzot tāda pirmsezona ir beigusies un beidzot īstie mači sāksies. Tā kā ir, protams, kad kaut kāds jau, negribu teikt tās uztraukums, bet patīkams sajūta ir iekšā tāds skudriņš nulēt, bet vēl agrs ir, vēl nē, bet pirms spēles noteikti būs, kas ir pavisam normāli un ir tieši tādas ļoti pozitīvas emocijas. Un tagad tu saki, te mājās, ģimenes priekšā, savu skaitītāju priekšā, fantastisks sajūtas. 17. gads vēl bija nosacīt jaunais, 22. gads netikām, 23. gads pasaules kausa trauma. Labi, olimpisko kvalifikāciju varbūt neskaitīsim, jo tur uz lielo netikām. Cik ļoti vispār tu esi gaidījis šādu turnīru Latvijas izlasē? Jā, ir kaut kā salicies, kad nav kaut kāda, vairāk tur apstākļu bijuši, kad nav sanācis aizbraukt. Tā kā noteikti es gaidīju tādu lielo turnīru. Un tas ir viens no tiem mērķiem, kāpēc es spēlēju vispār visas tās priekškvalifikācijas uz kvalifikācijām, kur tik mēs neesam bijuši. Tā kā tas noteikti ir viens no tiem, kāpēc es vispār braucu un tērēju savu laiku vasaru un tā tālāk. Tas ir dēļ tā lepnuma un goda, ko es tā kā šodien varu kāpt laukumā un izbaudīt. Pirms 3 gadiem visai pārliecinoši uzvarējām Turciju, otrajā puslaikā aizbēgām. Kā mainīsies šī komanda, ņemot vērā tomēr, ka tie vadošie spēlētāji palikuši daudz maz tie paši? Noteikti pavisam cita komanda. Kaut tie paši, ja teiksim, tā daudz spēlētāji ir tie paši, bet tā ir pavisam savādāk, citādā komanda. Ir daudz spēlētāji ļoti progresējuši, un tā jau ir vēsture, kas bija pirms 3 gadiem. Tā kā te ir pavisam cits turnīrs, jauna spēle un citas emocijas un tā tālāk. Tā kā tās nav divas kopā saliekamas spēles vai kaut kāda tas, mums radīt kaut kādu pārliecību, ka tā bija un teikt, jau būs tāpat. Nē, tā noteikti nav. Turki ir ļoti laba komanda. Tur NBA zvaigznes ir, Eirolīgas zvaigznes, tā kā tur sastāvs ir iespaidīgs. Viņiem kopumā ir viens tāds super izteiktākais ballhandlers kā Larkins, Sipahi arī, bet varbūt tāds drusku cita profila spēlētājs. Pirms 3 gadiem tad tieši tu darbojies daudz aizsardzībā pret Larkinu. Sagaidi kaut ko līdzīgu arī šodien, vai tomēr vairāk Artūram Kurcam? Ja godīgi, es nezinu. Es zinu, kad Artūrs sāks un tad uz viņu, un tad jau kāda viņiem būs line-up, kāda mums, tas jau viss atkarīgs. Iespējams, tur kaut kāds piezīme problēmas vai nē, bet tas mājas, kad mums tas neuztrauc. Tā kā, ja vajadzēs sekšu, ja nevajadzēs sekšu kādu citu, tā kā es par to baigi nedomāju. Super, paldies, lai izdodas.